Es tā speciāli. Ir, protams, vienmēr lietas, kas Dievs runā. Kas tev tāds pēdējā laikā? Uh, Biju, biju aizbraucis viens pats. Jā, atkal uh, domāju, ja aizbrauc uz veco savu lūkšanas kalnu, bija aizdevies. Nu, jā, bija tāds īpašāks, īpašāka tāda lūkšana un arī pat slavēšana. Un, jā, forši, ja tu tā vari pabūt viens pie dabas un ceļš manā stāvoklī un vienkārši parunāties, jā, un palūgt, pavadīt laiku. Tā bija tā kā tāds flashbacks, zini, no pagājušās vasaras, kad es tā biežāk braucu. Tā kā bija svētīgi. Un jā, Bībeli lasīju un šodien lasīju Jāņa evaņģēliju. Un, tur, kur pēc Lācara atdzīvināšanas, tad, kad viņš ar to kumeļu, ar to ēzeļa kumeļu jāja Jeruzalemē, tad es atkal lasot tur to apakšā to tekstu, tad tas bija savādāks nekā no citām, ja, cik es saprotu. Tur bija rakstīts par to, kad jā, mācekļi nojauta to, ka tas ir no rakstiem kaut kā, un tāpēc viņi nāca viņam pretī. Un tā vieta man tā vairāk tā kā uzrunāja. Vai nu man tur parādījās kaut kas atklājās, vai nu būs pēc tam jāpaskatās citās evaņģēlijās. Brīžiem tā ir, tu lasi, un tev tā pati vieta kaut kā uzrunā savādāk. Un tu it kā to nebūtu nemaz lasījis, vai arī ne tā izlasījis, vai kaut kā nesapratis. Un man tas tieši bija par to, kad jā, mācekļi saprata paši tie mācekļi, ka piepildās raksts, teiksim tā. Pasties tur. Vai tas nebija vēlāk? Nē, tas bija tieši pirms tā, kad viņš aizgāja to Lācaru uzcelt, lai pēc tam nāktu viņam pretīm ļaudis, zinādami par tā Lācara uzcelšanu no miroņiem, un tāpēc viņi arī iznāca pretī viņu sveikt un likt tos ceļu izklāt un palasi, varbūt tās tieši Jāņa evaņģēlijā varbūt ir savādāk uzrakstīts. Es neturu, uz kuro tas bija nodaļā.
Nu, jā, uh, kas tieši Nu, bija? tieši es saku, ka un tad mācekļi apjauta, Mm. redzi, tur tāds, tā kā, ka viņi arī saprata to mirkļa Nē, tādu. nē, nē. Jāņa 12, 16. Te to visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc viņi to bija darījuši. Tas Nu, jau pēc viņa augšām celšanās. nu jā, 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 Bet tajā brīdī, kad viņi to darīja, viņi to nesaprata, ka nesaprata. tas bija pravietiskais Nu jā, es piepildījums. Tas ir par, no vecās derības. jā, es par to, ka viņi, nu, tāds saprata tikai. Nu jā, Jā, nu ne jau tajā brīdī, kad viņi to darīja, bet nu uh, pēc tam, jā. pēc viņa augšām. Jā. Tā iespējams, ka tieši šis bija tāda piebildība, bija turpinājums, nebija citos evaņģēlos. Jā, tāpēc saku, es tā nebiju to lasījis citur, un tad man tas tā iekrita acīs, par ko arī padomāju. Jā. Nu, nu jā, tas tā par mani. Vai bija kaut kādi jautājumi, ko tu biji Jā, domājis, vai toreiz atrast? mēs pagājušajā reizē par to runājam par svēto garu, un tad es tev gribēju pajautāt, man tāds varbūt nepareizs priekšstats no sava tāda jaunā kristieša pieredzes ar to, kad cik nu man tagad tā pieredze ir, kad 2 gadi, tad sākumā, kad svētais gars un kad viņš uzrādīja, teiksim, nu, tos visādus, zini, tos lielos un mazos grēkus, kuri tev tā atausa atmiņā ik pa brīdim, un jau mēs jau visi domājam, ka mums nekādu grēku nav. Nu, labi, ne tik traki, bet kaut ko mēs zinām, kaut ko nē. Un pēc tam sāk nākt tādi tā kā atgādinājumi. Tas viens, un, protams, arī pašā sākumā, kamēr tu mainies, tā saikne ir ļoti tāda dzīvīga un stipra. Un tu arī visiem gribi, kā jau mēs runājam, par Jēzu pastāstīt. Kad tu tiec mainīts, respektīvi, uh, ļoti daudz tev atklājas arī tas, kāda reāli ir pasaule, cik viņa ir. Tu tādas daudz lietas ieraugi, un tā, tur, neskaitāmas visādas, protams, arī liecības par to, ka tev arī vajag kaut ko ne tikai tā kā kaut ko lasīt, bet tu arī ļoti daudz lietas dari un ticībā dari. Un tāpat kā es, kad stāstīju par savām lietām, un tu paļaujies uz Dievu, un tas viss ir tik dzīvīgs, un tad tu sasniedz to momentu, vismaz es, ja, kad tas, tās tā kā kaut kādas, kā lai to pasaka, tās lietas vairs nenotiek tik bieži, kuras tev atklājās, un, un tā, un tā nav katru dienu, zin, tāds wow, ka, tāds wow, jā, ir, un tad tu sāc tā stagnēt drusku. Un šobrīd, jā, ir tāds posms, kad mēs runājam par
par gara dāvanām, respektīvi par runāšanu mēlēs, par pravietošanu un par to visu, bet līdz tam man šķiet, ka man vēl ir diezgan ceļš ejams, un tad ir tāds starposms. Vai tas mans tāds tā kā redzējums ir pareizs, vai tas ir tikai mans tāds izdomāts kaut kas? Kā tev šķiet? Es tev par to gribēju paprasīt. Kā tev bija, vai kā, nu tad gan jau, ka zini, kādi ir maldi un kāda ir patiesība. Varbūt vienkārši es sevi maldinu. Un tu saproti, ja es runāju par sākotnējo to, nu, kad mēs visi esam tādi apgaroti un tā, un tad iestājas tāds posms, kad man tagad ir iestājies tāds posms, tīri, kad nav tāds katru dienu, labi, nu ne katru dienu, pat reti, kad ir tāds wow un tāds, jo tu jau tā kā esi, nu tu vairs nelamājies, tu vairs necenties visus aprunāt, tu vairs, nu, saproti, tu jau vairs tās lietas, kas tev it kā man bija, piemēram, sākumā ļoti liels pārsteigums vienā momentā, kad es reāli cilvēkam, kas man vēlēja ļaunu un reāli teica tur rupjības un ko, bet es reāli viņam no sirds varēju novēlēt labu. Man tas bija tāds wow, saproti. Bet tagad jau es nemaz neielaižos tajās konfliktos, nu. Es jau zinu, kas tas ir. Man vairs no tā vairs nav wow. Un, teiksim, daudz lietas tev ir jau izmainījušās, un tev tīri tā staigāšana garā nav tas, nu, tu viņu tā nejūti, vai kā? Nu, tu saproti, ja, par ko es runāju. Jā, nu, apmēram. Jā. To staigāšanu garā vēl diezgan tā Nu, tas ir jā, patāli. patāli. Ļoti patāli. Nē, nu redzi, nē, tas nenozīmē, ka nav gara klātbūtne un ne par to. Pirms tam, vakar, nu, kādas ir diena iepriekš? Es domāju par sāpēm. Un arī attiecībā, respektīvi konkrēti attiecībā par tevi. Es domāju par kāpnēm. Varbūt, ka es redzēju, tā ir tāda diezgan populāra, kristīga, kā viņi sauc, metafora, ka ir kāpnes tādas, kāpnes debesīs, nu, pakāpieni, bez, nu, bez tur, kur pieturēties, ja, bez roku balstiem. Vienkārši ir tādas kāpnes, ja, kuras iet debesīs, dažās ainavās tur augšā ir Jēzus, citās nav. Ne, kāpnes debesīs vienmēr ir, ja tās ir tās pareizās kāpnes, tad tās ved pie Jēzus. Kaut gan, nu, Jēzus jau ir arī uz pirmā pakāpiena. Bet, nu, tas tāds simbols. Bet tas nav no Led Zeppelin dziesmas Starway in Heaven, ja kaut kas tāds. Nē, Stairway to Heaven. Nu, tas ir kāpnes, un tur ir pakāpieni. Daudz. Iespējams, ka tas ir individuāli, cik katram tur ir pakāpieni. Viņi varbūt kā izteikti pakāpieni, bet jebkurā gadījumā tas ir kāpiens augšu. Nu, to jūs var teikt uz Dievu troni vai uz templi. Vai, nu, tā ir tikai tāda ilustrācija, tā nav tāda fiziska esamība tāda. Un redzi, iespējams, ka tad, kad mēs sākam to ceļu, tad tās pārmaiņas ir nu, krietni tāds iespaidīgāks. Protams, arī kā kuram, citam tā atgriešanās varbūt nav nemaz tik tāda nu, dinamiska, viņš kaut kā tā lēnām. Bet jebkurā gadījumā kaut kur ir piedzimšanas brīdis. Es neticu piedzimšanas brīdim kā procesam, jo tu biji miris, tu esi dzīves. Tas ir kaut kāds noteikts konkrēts laiks.
Bet tā virzīšanās, jebkurā gadījumā, ir process, un tas process ir visa mūža garumā arī. Tas nav tā, ka kaut kad tu esi uzreiz sasniedzis virsotni. Tu vari uzkāpt tur uz to templi un satikties ar Jēzu, bet tik un tā tev tas kāpums nav beidzies. Labi, tad sākumā iespējams, ka tur ir nu, tāds gan emocionāli, gan garīgi tās pārmaiņas daudz lielākas. Un tas kā arī varbūt tā kā iemīlēšanās sākumā ir tāda ļoti izteikta, ja, un pamazām it kā nu, tā iemīlēšanās nu, tā norimst. Ja, un to būtu jāizstāv mīlestība, kur ir uz dziļākiem pamatiem, un viņa ir noturīgāka un dziļāka. Bet tās pirmās pārmaiņas, viņas ir vienkārši iespējams radikālākas. Bet tad, kad notiek tas norimums, jā, tad, nu, principā viņam tādam nevajadzētu būt. Viņš ir. Bet tad, kad mēs kaut ko sasniedzam, tad vairāk, nu, tu nejūties tik ļoti, tu pierodi kā pie tā, to jau tu minēji. Nu, pieņemsim, tu aizbrauktu uz, nu, nezinu, uz kaut kādu ļoti eksotisku vai kādu zemi, nu, kas būtu kaut kādā ziņā ļoti savādāka, kaut kāds kultūras šoks, nu, vienalga uz kuru pusi, vai tu aizbrauktu uz Dubaju, ja, vai tu aizbrauktu uz kaut kādu Mongolijas tūkstnesi, tad tas sākotnēji, jebkurā gadījumā, tie apstākļi būtu krietni atšķirīgi, un tas sākumā būtu ļoti kaut kas iespaidīgs. Bet pēc kaut kāda laika tu pie tā pierasti, vairāk vai mazāk. Un tas vairāk tev tā, nu, neaizkustinātu. Um, nu, tas tīri emocionāli, un ka cilvēks pierod pie tiem apstākļiem, un viņš jau tajos ir adaptējies. Nu, tā ir tā viena lieta, bet nu, attiecībā uz Dievu, ja notiek tāda norimšana, un viņa parasti notiek, nu, mēs vienkārši kaut kur esam iesēdušies. Jo es ticu, ka mācekļi, kā nu kurš tik ilgi tur bija kopā ar Jēzu, tā viņa zemes dzīves staigāšanas laikā, tik un tā viņiem katra diena bija piedzīvojums, nu, vairāk vai mazāk. Un es domāju, ka tas nebija tā, ka pēc pāris gadiem staigāšana ar Jēzu mācekļi domā, o, kā tas viss jau noriebies. Nu, viss ir pierasts. Atkal kaut kāda brīnuma, kaut kāds tur miroņas jāceļ augšā un vēl kaut ko. Uh, uh, uh. Ātrāk uz mājām vajadzētu aiziet un kaut ko rušināties dara. Es domāju, ka viņi tā nedomā. Protams, ka iespējams arī nu, kaut ko viņi domā par mājām un vēl kaut kā. Bet es domāju, dzīve ar klātesošu Jēzu ir piedzīvojams gan pirmajā dienā, pirmajā nedēļā, pirmajā mēnesī, un arī 21. gadā, kad tas staigā kopā ar viņu kopā. Ja tu ar viņu tā vienotībā esi, jo tu nevari īsti pie tā pierast, jo pirmkārt Dievs ir daudz lielāks un faktiski tu ej cauri dzīves kaut kādiem notikumiem, kuri vienmēr ir negaidīti un kaut kas pilnīgi jauns. Tas ir no tāda aspekta. No otra aspekta, kad tu runā par to grēkiem, nu būtībā ir jau lietas, kuras ir daudz dziļākas par mūsu raksturu un par mūsu kaut kādām slēptajām lietām, kuras tā ārā varbūt vismaz mēs paši bieži neredzam. Nu, tur vienalga, ko tur gribētu teikt, tur lepnība un paštaisnība, vai tur vēl kaut kādas lietas, skaudība un tādas jau nu, dziļākas lietas. Um,
ambīcijas un vēl kaut kādas lietas, kuras sākumā jau tu nemaz neredzi. Tu redzi tikai smēķēšanu, lamāšanos, varbūt atkarības kaut kādas no pornogrāfijas vai tur vēl kaut kas tāds. Daudz kaut kādas tādas izteiktākas lietas. Bet tad tas ja tās vairāk nenāk atpakaļ un tu atkal neatgriezt tās, ir kaut kas cits, pie kā tik un tā ir jāmainās, un kur tu pats varbūt nemaz īsti nezini, jo augļu veidošana, es domāju, ka tas ir nebeidzams process. Tad viena lieta, ka tu pie kaut kā pierodi, un nav vairāk tā, teiksim, it kā svaiguma. No otras puses, ja tu staigā tuvās attiecībās ar Jēzu, un tad tik un tā tavu dzīvi vajadzētu būt izaicinošai. Protams, varbūt kaut kādas lietas norims, bet Jēzus saka, atgriezieties pie pirmās mīlestības. Respektīvi, ka šai lietai jābūt svaigai, nevis kaut kādai rutīnai, kurā mēdz ielavīties. Tātad par to negaidītību. Ja tu esi pārgājis no nāves dzīvībā, ir tas pirmais laiks, protams, ir būtisks izmaiņas. Pēc tam varbūt viņas nav tik straujas, bet staigājot dzīvībā ar Dievu, vienmēr viņām būtu jābūt. Jo tas sliktākais, kad es runāju par pakāpieniem, tādā ziņā, ka redzi, tu uzrāpies uz to pirmo pakāpienu un liekas, wow, šeit ir kaut kas pavisam savādāks, un es esmu kaut ko sasniedzis, un es esmu, esmu jau iegājis tajā, Dievu nolemtajā dzīvē, un tu pierodi pie tā. Un tu tajā īstenībā var palikt, varbūt vēl nākamo, ja vēl kaut kādu pakāpienu. Un to savādāk var salīdzināt, ka kaut arī Izraēla tauta, teiksim, izgāja no Ēģiptes, viņi gāja tuksnesī, un tad viņi sastapa kaut kādu oāzi, kur arī ir ūdens, kur arī ir varbūt palmas, un kaut kāda arī augi, un varbūt augļi. Ir kaut kas tāds, kur gribētos palikt vismaz kaut kādu laiku. Un tā ir oāze, bet tas nav gala mērķis. Gala mērķis ir iet tālāk uz viņu valstī, bet ir šī tendence kaut kur palikt. Un ar reliģiju tā mēdz būt, ka cilvēks kaut ko sasniedz. Viņš tā sacīt nosacīti, kļūst par ticīgu un baznīcēnu, un liekas, ka viss tā kā viss ir noticis jau. Un tagad visu dzīvi viņam jāstaigā uz dievkalpojumiem, jāklausās, ko mācītājs runā, kaut kur kaut ko jaunu jāuzzina, varbūt kaut kur jāuzsāk kāda kalpošana, tur dziedāt korī, vai kārtībnieks, diakons, vai tur vēl kaut kas tāds, varbūt kaut kur arī nav vēl kaut kādas kalpošanas, ir interesantākas, bet principā tu jau esi uz tām sliedēm un vienkārši tagad tu tā turpini augt. Bet ar Dievu tas tā nevajadzētu būt. Tu neesi sasniedzis. Kaut ko jau tu esi sasniedzis, bet tā virzība uz priekšu, tā kā Pāvils saka vēstulē Filipiešiem, atstādams visu aiz muguras, es tiecos uz priekšu. Es dzenos pēc Dieva balvas Jēzu Kristu, ir tā, it kā viņš nebūtu sasniedzis. Un diemžēl daudzi iestrēgs tajā, viņi uzkāp uz kaut kādu pakāpieniņu, un tad liekas, ka viņi ir topā.
viņi nav topā, viņi ir popā. Ja, nu, es domāju, apakšā. Un tā bīstamība ir, ka tu, jā, nu šeit ir oāze, ja šeit taisīsim tās teltis, vienu Jēzum, vienu Mozum un vienu Elijam, un tad šeit paliksim. Šī ir paliekoša vieta. Nu, tādā ziņā, ka mēs jau esam sasnieguši. Un, nu, es esmu kristietis, nu, un tālāk es vienkārši dzīvoju šo garlaicīgo kristīgo dzīvi. Bet patiesībā tā lietiņa ir iekšēja un Dieva iepazīšana, viņa nebeidzās. Protams, ka un tālāk šie kaut kādi atribūti, nevis jaunu grēku atrašana, bet īstenībā Dieva valstības uzinstalēšana. Jo visu laiku paralēli iet šis process, ka vecā tā daba tiek atstāta un mirst, un faktiski kaut kas turpina vēl palikt, un tad ar to vēl jātiek galā. Un tas grēku nožēlas faktiski process paliek visu laiku, vairāk vai mazāk. Tas nozīmē, ka atkal tur jāatgriežas no veciem grēkiem, no kuriem tu esi atgriezies jau sen atpakaļ. Ja tu neiekrīt viņus atpakaļ, tad tie nav vairāk jāatgriežas. Bet, nu, īstenībā ir kaut kādas lietas, ko Dievs parāda, kas ir dziļākas, kur tu agrāk nemaz neredzēji. Šī ir viena lieta. Otra lieta, ka tu apgūsti daudz ko no tā, ko tu līdz šim nezināji un nepazini, un tas nav zināšanas, tā ir dzīve valstības resursiem, ar valstības resursiem, ar tām iespējām, tām vērtībām, ar to spēku, ar to virzību, ar to redzējumu, ar to kalpošanu. Un tas ir daudz dinamiskāks ceļš nekā atgriešanās ceļš. Jo Dieva valstības būtība tur un viss, kas tur ir piederošs, tas ir aizraujošs un neapgūstams. Respektīvi neizsmeļams. Nav tā, ka tu vari aiziet līdz tai malai, tā nosacīt, līdz pasaules malai, un tur ir spēka un uzrakstīts beigas. Tu esi visu jau sasniedzis, iepazinis, atzinis, uzzinājis, sapratis, un tagad tu visu jau zini. Tā nekad nav. Es ticu, ka arī mūžīgi tā nekad nebūs, jo Dievs ir bezgalīgs. Visās dimensijās un visās izpausmēs, visā gudrībā, gan garīgajā, gan fiziskajā. Es par sevi tik ļoti maz zinu. Es nerunāju par ķermeni, teiksim. Mēs taču nesaprotam, kā visi tie procesi notiek mūsos un vielu maiņa un visi tie bezgalīgi daudzās lietas, kuras it kā darbojas automātiski, bet mēs neapzināmies to, vai arī ļoti, ļoti, ļoti mazā mērā. Bet arī dvēseliskos procesus mēs apzināmies ļoti maz, un garīgos arī. Un es nemaz nerunāju par makrokosmosu vai visām tādām lietām. Zinātne tur iet uz priekšu un izzina, bet tur nekad nav sēti, kur viss jau ir sasniegts, viss ir izpētīts un apzināts. Bet Dievs ir garīga personība. Tā norimšanās notiek tad, kad tu esi uzrāpies uz tā pakāpiena un liekas, ka tu esi jau sasniedzis virsot, ka viss ir sasniegts. Pēc tam bišķiņ kaut ko, protams, mēs no jauna uzzinām, kaut ko tur izlasām, kaut kādu tur jaunu lietiņu, bet būtībā tu jau grozies faktiski pa to pašu plato.
Un tā dzīvo ļoti daudz, ka nav šī iešana augstumā, platumā, dziļumā. Tā ir viena lieta, ka cilvēks aizņemts ar sevi, bet būtībā Dievs, šis ir tikai viena tā asa. Cita ir to, ka mēs kļūstam aizņemti ar citiem, lai Dievs caur mums kalpotu, iespaidotu viņus, un mēs palīdzētu viņiem kļūt un ieiet un, un, un darīt to, ko Dievs viņus ir paredzējis priekš viņiem katriem. Tātad mēs no tā vienkārši ņēmēji un patērētāji kļūstam kalpotāji. Un, protams, tur pa starpu ir gan svētā gara dāvanas, gan kristība, gan svētā gara spēks un atklāsmes, visi līmeņi. Nu, iedomājiet, es laikam esmu minējis, jā, gan par to, sākot no vienkārša atklāsmes līmeņa, ir prieks, miers, nemiers, ja. Tad, kad ir kaut kādas lietas, kaut kāda lēmuma, un tev vai nu ir par to miers, prieks, vai arī nemiers, vai tev ir kaut kādas spontānas domas, ko tu saproti, kas nav no tevis, klusā balss, tad ir sapņi, redzējumi, pravietojumi, tālāk ir eņģeļu vizitācijas, un viss šajā pārdabīgajā tur arī nav robežu. Redzēt garīgajā pasaulē un miedarbotos un iespaidot to kaut vai lūkšanās, tam nav, tas nevar kļūt par tādu ierastu lietu, jo visu laiku ir kaut kas tas, ko tu vēl nezini un neproti. Bet tu vari palikt, es saku, uz kaut kādu pakāpienu un domāt, ka visi mēs esam atnākuši. Un uz jebkuru šīs kāpnēm debesīs mēs varam palikt. Un domāt, ka, viss ir sasniegts, visu zinu, visu protu. Kaut ko jau, protams, mācītājs vēl tur pateiks, kaut kur vēl šādu tādu detaļiņu uzzināšu, kaut ko vēl izlasīšu un vēl kaut ko, bet principā tu pa to pašu līmeni vien ņemies. Dieva atziņām nav robežu. Nav, un tas ir tas aizraujošākais. Un faktiski, ja tu draudzē vienkārši iet, jo tu jau nevar pāraukt mācītāja līmenī, ja viņš ir tādā, un tu lēnām tur apmeklē, klausies, piedalies, darbojies vai kaut kādās studijās un vēl kaut ko, un tu līdz tām izaudz, un tu jau tālāk nevari. Jo, ja tu sāc augt pāri, tad dažādās draudzēs dažādi notiek, varbūt tev saīsina, vai tu ej uz citu draudzi, vai vēl kaut kā, bet, principā tu atduries pret griestiem, un tu redz, ka tas ir, ka tu esi visu sasniedz, ka tu esi topā. Bet te ir tikai griezti tajā istabiņā, kurā tu atrodies. Bet tu vari palikdams, ja Dievs ir tā ar tiem cilvēkiem, bet tu iekšēji vari turpināt augt un kalpot viņiem, bet, šobrīd ne par to. Jo tā problēma ir tā, ka tu tajā vidē, kurā tu esi, tu pieaudz līdz tam līmenim, kurā viņi darbojās, un tu sāc tajā darboties, un tu domā, ka tu visu esi sasniedz, un tagad jau viss ok. Bet tas ir tikai kaut kāds, viens no pakāpieniem. Tā, un tas entuziasms ir, ja ir tā tuvība ar Dievu, ja tas nav tikai tāda informatīvs pasākums, tad tas vienmēr ir svaigs. Es nezinu, vai vienmēr ir tāda aizrautība vai entuziasms, kā
kā no paša sākuma, bet tur rutīnai nevajadzētu būt. Ja tur iestājas rutīna, tad iekniep sev un pajautā, vai tu jau esi miris. Nu, Nē, tā es to, nu, tu arī, jā, pareizi apstiprināji manas domas, ka vienkārši, ja tev ir tas pakāpiens, kā tu saki, un tas līmenis, nu, pierastais, tad tev, kā es saprotu, tad tev vajag sākt kalpot tīri. Alexa, stop! Un kalpot ar kopā ar Dievu un iet, un tu redzēsi, kā viss notiek, un savādākā pavisam uz nākošā pakāpiena, teiksim tā. Un tā tu vari pieaugt, un tev ir jāpieaug. Un es tagad domāju, kad kā to izdarīt, kurā momentā un kā to labāk. Protams, es to esmu nolicis arī, protams, arī Dieva rokās, bet man jau pašam arī vajag darīt kaut ko pareizi. Es jau nevaru protams. vienkārši gaidīt. Un tā kā man galīgi nepatīk tas stāvoklis, kad ir tāda, tu kaut ko uzzini, tu lasi, tu darbojies, un tajā pašā laikā tu klausies, teiksim, gan no otrā grupiņā, kur ir šīs dzīvā kalpošana, kad viņi, teiksim, rīko nometnes bērniem, invalīdiem, un tur Dievs pieskarās šiem bērniem, ka viņi atraisās, kaut gan viņi nekad to nav darījuši, un viņi paliek, tu redzi to Dieva pieskārienu katru dienu, un viņiem nav neinteresanti, kā tu saki. Un tas ir tas, kas man trūkst, un es zinu, ka man to vajag, un tikai es to virzienu nezinu kā un kur un ko, bet es ceru, ka Dievs sakārtos visas lietas tā, ka ne tikai arī Dievs, bet es arī, ka man būs šī iespēja kalpot cilvēkiem un arī redzēt, kā Dievs izmanto mani, kā Dievs maina cilvēkus, jo, tāda uz vietas sēdēšana ir kā ir, teiksim tā, gribas vairāk. Par to es arī, ka mēs runājām, par Svēto garu, un pagājušo reizi, vai mēs esam tādi tā kā eksploatētāji, vai tad es tīri tā, arī savas pārdomas gribēju te uzprasīt, jo tu jūti, ka vajag iet tālāk, un tu nedrīkst, un vēl jau vairāk, ja tu gribi iet tālāk, tad tu nedrīksti vēl sev arī ieskaidrot. Mēs jau arī runājām, ka tu nedrīksti tā kā sevi arī grūzīt ar to pareizi. Teiksim, kā es, piemēram, man nav iespējas, es nevaru tur izbraukāt, es tur nevaru turiet. Bet īstenībā es varu, tā ir tikai atruna, un vajag tikai iet un darīt. Protams, nešaut kaut kur galīgi greizi, bet tā kā, principā, es sev sapratu, un arī tāds arī bija manas domas īstenībā. Redz, šeit ir
ir to, ka tās lietas, ko Dievs mums ir apsolījis, kā kristība svētajā garā, darbošanos dāvanās, viņas ir jau esošas. Tu nevar tu nevar to nopelnīt. Tā ir vienkārši lūgt, meklēt, klaudzināt. Tad tas nav tā, ka man jāpaiet tagad, jāpieaug, jāizlasa vēl tur ventās grāmatas, kaut kas tāds. Es nezinu, bet, principā tas ir tas, kas jau ir iedots. To, ka raksturs, garīgi augļi un tam līdzīgas lietas, tos vajag izaudzēt. Bet arī par tiem ir jālūdz. Un, protams, ka mēs nezinām, patiesībā sakot, tā īsti, nezinu, ko man vajag tad, kas ir tagad svarīgāk. Man tur atmest to un to, vai apgūt to un to, vai sākt kalpot. Respektīvi, mēs īsti nezinām, kas ir tas svarīgākais šajā dienā, un tāpēc ir jālūdz par to Dievs. Un ir jālūdz, lai viņš dod to uguni, degsmi, jo tos cilvēkus jau, kuriem kalpot, kādreiz liekas, ja man atvērsies šāda veida kalpošana, tad es varēšu sākt. Ja, tā ilustratīvi var pateikt, ja Dievs man aizsūtīs uz Āfriku, es sākšu kalpot. Bet, lai kalpot, nevajag aizbraukt uz Āfriku, un lai kalpot, nevajag tur būt tik ļoti piepildīt svēto garu, bez tā, ka es tur kaut ko to vai šo neiegūšu, tad es nevarēšu kalpot. Apmēram tā, es nevarēšu izvadāt cilvēkus tur uz draudzi vai atpakaļ vai uz kaut kādiem pasākumiem, kamēr man nebūs tur, nezinu, Ferrari, jeb, nezinu, Porsche vismaz. Bet tu jau vari ar kaut kādu vecu opelīti to var darīt. Tas tā, ilustratīvi vienkārši. Respektīvi, kamēr man nebūs tas un tas, tikmēr es neko nedarīšu. Bet tu vari jau tagad kaut ko ar tām lietām, kas tev ir, kaut kādā veidā darīt. Ir tas cilvēki apkārt. Mums tur bija tās aizlūgšanas, arī tas ir viens no veidiem. Ir kaut kādi cilvēki, kuriem mēs kaut ko varam teikt, ir cilvēki, kurus mēs varam atcerēties, uzaicināt, caur internetu pakomunicēt, kā tev iet, ko tu dari un tā tālāk, neko nespiežot, bet, vismaz kaut kāda saruna iet, un tad viņi var turpināties. Viņi var neturpināties. Tad tu redz, šīs durvis pagaidām nav vaļā. Neko, mēs klaudam, mēs prasam, kungs, kurš ir tas cilvēks, kur ir tie cilvēki, ja man šobrīd ir kaut kas cits ir jādara, respektīvi, viņš ir tas gans, kurš mūs vada, un tas svarīgākais ir apgūt šo miedarbību ar viņu, bet jau lūgt, lai Dievs atver, ieraudzīt tās iespējas, kas jau ir šodien. Kā ir Bībelē, kungs, ir kaut kāds tur vajadzība liela, un Dievs pajautā, kas tev rokā? Kas tev rokā? Kas tev ir? Tev jau neprasa viņš kalpot ar to, kā tev nav. Tu domā, ja man tas būs, kā man tagad nav, tad gan es varēšu visu kaut ko. Bet Dievs tev pajautā, kas tev ir tagad? Kas ir tas, ar ko tu vari jau tagad? Un tad ir tās iespējas ar ko sākt. Jo nevajag jau, ka man būs tur tas un tas, office tur un tam līdzīgi, vai draudz 1000 cilvēku, tad es sākšu, kaut ko jau varēšu darīt. Sāc ar to situāciju un tām iespējām, kas ir tagad. Varbūt viņas nav lielas, bet viņas ir pilnīgi pietiekošas, lai kaut ko jau sāktu darīt. Bet tas, protams, ir paralēli tam, ka tik un tā pašam ir jāaug, pašam ir jāmācās un jāvirzās pa tiem pakāpieniem uz augšu, uz Dievu troni, uz Dievu templi, uz Dievu pilsētu, uz pakāpieniem uz debesīm.
nu tā, kurās mēs jau esam. Um, Un tāpēc bija tas tāds uzstādījums, jā, vai mēs esam vienkārši patērētāji vai dieva līdzstrādnieki. Protams, ka ir kaut kāds laiks, kad mēs vienkārši ņemam, kad mēs mācāmies, kad mēs klausāmies un lasām, un tur vēl viss šāds. Un kaut kādā mērā tas turpinās visu laiku. Ja mēs iedomājamies, ka nu, man ir pietiekami, es zinu visu, visu esmu dzirdējis, tik daudz ko un tā tālāk, visu zinu, nu tad tā diagnoze ir bēdīga. Jo mēs esam mācekļi, mums jāmācās, jo, es saku, Dieva valstība, viņa ir nu, bezgalīga. Redzēt tajā, dzirdēt, kur uztēties, darīt kaut ko. Katram ir, protams, no tām spējām un no tām lietām, kas viņam ir dotas. Bet ir lietas, kuras jau ir tā kā iedotas, vienkārši viņas vajag paņemt. Mēs pagājušajā reizē runājām, ka laikam tas bija pagājušajā reizē, ka tad, kad Dievs saka, es tev iedodu, nu, tas vienkārši nenozīmē, ka tas tev tā vienkārši iekrīt klēpī. Nu, pieņemsim nu, tādu ilustrāciju. Tad tā viena lieta, kad tā ir Dieva žēlastība, tas, ko Dievs jau ir iedevis, jeb dod, ja tas, kas ir tev pieejams, bet tā otra lieta, ko viņš arī sagaida no mūsu puses, tad mēs pieliksim visas pūles, lai to apgūtu un to sāktu darbināt. Un tas pats par sevi nenotiek. Nu, pieņemsim, kā ilustrācija. Tev kāds uzdāvina, nu, kaut kādas valodas grāmatu, pieņemsim, nu, franču valodas. Es no franču valodas, nu, praktiski neko nezinu. Pieņemsim, man ir vēlme, un es saprotu, ka tas ir mans aicinājums, un man kāds uzdāvina franču valodas grāmatu, man ir iedots. Man ir iedots. Bet man no tā nekādas jēgas nav, jo viņi būtībā ir aizvērti. Un es neko no tā nezinu. Protams, ka tur var būt diski un tam līdzīgas sarunas ar kādiem citiem, kas mācās. Bet, nu, vienkārši tev ir iedot, kā piemēram, iedot grāmatu. Nu, bet tev jāpieliek tās pūles, lai pašam mācītos, lai ar kādu komunicētu, lai klausītos tur filmas, radio un tajā darbotos, to praktizētu. Pretējā gadījumā nekas nenotiks, un garīgajā pasaulē gluži tāpat. Bet tā problēma ir tā, ka cilvēki mācās tikai klausīties, un ja viņš ir tajā vidē, iespējams, ka baro ar vienu to pašu ēdienu, ar vienu to pašu un pa lielam ēdienkārti. Tu ēst kaut kādu ēdnīcu, tad tur visu laiku ir tas un tas, un tas un tas. Tā ēdienkarte nemainīga jau 30 gadus. Un tu ēd vienu to pašu visu laiku. Paēdis ir tā kā esi, bet, nu, ir simtiem tūkstoši citu ēdienu. Nu, tā. Nu, nu, tātad no vienas puses Dievs saka, es tev dodu, no otras puses mums ir to jāgrib un jāsāk praktizēt, īstenot un darboties tajā. Tā ir visa arī kristīgā mūsu dzīve. Un tur ir daudz tāds stipri darbības vārdu, kā pielieciet pūles, dzenieties, vingrinieties, nu, un tam līdzīgi vārdi, kas ir prasība mums. Un ja mēs to nedaram, nekas nenotiek. Mēs turpinām būt klausītāji, vienkārši sēdēt un klausīties, un varbūt padziedāt dziesmiņas, un esam kristieši 50. gadu jau. Tā. Vēl kas? Ja ir kaut kādi piebildi, komentāri. Tā kā normāli ir, kad tajā sirdī tā mīlestība deg visu laiku.
it kā tā pierasta lieta, ka jā, nu sākumā ir tādi entuziastiski un tam līdzīgi. Un tā kā pēc tam tas viss tā kā norimstās, jo tu jau esi kaut ko iepazinies. Tas tā kā lielā mājā tu ieej priekšnamā, un varbūt tu no ārā, kur lietus līja un bija viss kaut kas, un ļoti nepatīkams laiks, augsti, un vēl kaut kā tu ieej siltā priekšnamā, un tu varbūt novelc slapjās kurpes un mēteli, un sēdi tur priekšnamā, varbūt tur pārģērbi kaut kādu tur mājas apģērbu, turpin sēdēt priekšnamā, un tev sāk palikt garlaicīgi. Nu, tu vienu gadu sēdi priekšnamā, otru gadu sēdi priekšnamā, un visu laiku apģērbies, noģērbies, un paskaties spogulī, un piemēr čības, un visu laiku runā par jaunu dzīvi, vai veco tu jau esi tā kā noģērbis, es kaut ko uzvelc atpakaļ. Nu, tā tu tur dzīvo priekšnamā, bet tā ir liela, tur ir daudz visādi izteikti. Tā. Vēl kaut kas tāds. Tas urda. Nē, nu es domāju par to, jā, par Dievu, nu, par kur tu teici to patērēšanu un līdzdarbību, tad no viena man arī bija tāda mēs runājam ar Fjodoru, un viņš saka, jā, iedomājies, kad, ja man nebūtu tevis, tad es turpat vien būtu un to pat vien darītu. Tad es pēc tam domāju no otras puses, ja man nebūtu viņa, tad man arī būtu tas pats. Tā kā tas ir ļoti, es viņam to arī teicu, tu jau man arī dod to darbošanos, kā es varu tev, nu, pastāstīt un ne tikai pastāstīt, bet arī saredzēt to, kā tu mainies, kā Dievs tevi maina. Un līdz ar to arī katra diena ir tāda tā kā liecība. Un paldies par to, kad es viņam arī teicu, paldies, ka tu to visu stāsti, un ka tu neesi, nu, kaut kur tur iegājis savā, zin, kaut kādā tādā, nu, bet kad ir tāds dzīva tāda sadraudzība, un tāpat kā man bija sākumā, kad man kaut kas notika, tad es tāds wow, un uzreiz zvanīju un gribēju padalīties, un tā, un man Dievs to atklāja, un tas ir forši, kad ir tā saikne, un visu laiku tāda dzīva saikne, un tad līdz ar to arī, es nevaru teikt, ka es esmu tikai patērētājs, bet kad es arī līdzdarbojos šajā procesā, kurš process vēl nav beidzies un ir diezgan garš gan priekš manis, gan priekš viņa, gan es domāju priekš mums visiem arī šajā grupiņā. Tā kā tas ir viens tāds labs man tāds kā mierinājums, kad nu, ne tikai esmu patērētājs un tā par to, ko tu teici pirms tam. Paldies. Jā. Nē, nu pareizi, tu attēlo to stratēģiju, ko Dievs ir ielicis, un faktiski tas māceklības process, jā, ir viena lieta, ka mēs mācāmies augšas, un no otras puses ir kādi cilvēki, kuriem mēs palīdzam augt, bet mēs no viņiem arī mācāmies. Tas jau nav tā, ka mēs tikai
Nu, it kā no augšas ņemam jau un uz leju dodam. Nu, tad tas nav gluži tāda veida. Jo arī tiem cilvēkiem, kuriem, kurus mēs varbūt tā kā es nosaucu, palīdzam augt, nu, tad mēs arī tajā pašā reizē augam. Jo tas mūs arī disciplinē. Jo var gadīties, ka teiksim, nu, tev tas brīdis nav pats foršākais, tu esi izsis kaut kādu tur apstākļu, kaut kādu notikumu dēļ no līdzsvara, un tev galīgi neko negribās darīt, bet tev ir grupiņa, kuru tev jāvada. Un tad domā, un tas tev dod spēku pārvarēt kaut kādu to savu, saņemties, ja tev nav, tev nav tiesību nu, sašļukt. Un no vienas puses, šis ir labs veids, kā tev pašu disciplinē, un tev ir nu, nevis jāizrādās, bet tev ir jāuztur, un tev ir un jātiek pašam par kaut kādām lietām, nu, kas tev nu, dažādā veidā ir nērtas vai izaicinošas. Un tas jau nav tā, ka tad, kad tev viss ir tikai brīnišķīgi un labi, un tad tu tādu dāsnumu vari palīdzēt citiem, nu, reizēm tev pašam ir draņķīgi, bet tas tev ir kādi cilvēki, kuriem tev jākalpo, tas tev kalpo pašam. Un īpaši, ja kaut ko ir jāmāca, nu, tad vienmēr ir jābūt, ka tas ir tomēr radošs process, un kur tu gatavojies priekš kaut ko kādiem citiem, tas jau tevi pašu māca un audzina. Un faktiski ir kaut kāds temats, tu to pārdomā, un no sākuma tev pašam ar to kaut kādā mērā ir jātiek vismaz galā. Tā kā, jā, un tev redz, vismaz ir tāds viens cilvēks, nu, nosauksim viņu par mācekli, savējais, jā, nu, brīnišķīgi. Lai Dievs dod, ka tas process tāpat veiksmīgi turpinās, un Dievs jau dod. Jā, un jāved uz to, ka Fjodors pēc kaut kāda laika nu, vadītu savu grupu. Jā, tam procesam ir jāaug tādā veidā. Bet, nu, bet mums arī ir jāizaug. Protams, ka kaut kādā mērā noteikti arī tagad, jo tu jau laikam minēji, ka viņš kādiem cilvēkiem jau tur kaut ko ir kalpos viņam, un viņš to. Un tā ir tāda miedarbība, jā, un nav jau jākļūst par profesoru, lai kādam mācītu 2x2. Jā. Tā kā mēs jau kaut kur esam tikai tik iemācījušies, bet kādam vispār tur nekā nav, un tad tu viņu kaut kur var izšķirt uz priekšu, palīdzēt viņam tikt kaut kādu solīti. Bet, lai tā apzināti un regulāri to darītu, nu, ir bišķiņ jāpieaug, un ne tik daudz tajās zināšanās, cik tajā raksturā un pieredzē, un Bībele tomēr saka, ka jauniem nevajag piešķirt amatus, tikko, kuri ir atgriezušies. Varbūt viņiem dedzība ir un vēlēšanas ir, ambīcijas ir, bet nu, ir kaut kādas kvalitātes, kuras izveidojas pamazām. Šis process nav nemaz tik ātrs. Bet, lai kļūtu par teiksim, grupiņas vai šūniņas vadītāju, nu, tur nevajag 20 gadus kristīgās dzīves pieredzes. Tur varbūt pietiek nu, daži gadi. Nu, kā kuram, bet, nu, nezinu, 3 vai cik, lai varētu vadīt. Nu, man pirmā tāda Bībeles studija grupiņa, cik
Es domāju, ka bija kaut kāds nepilns gads, kad es biju atgriezies. Manuprāt, es pareizi atceros. Bet, bet tas var būt ļoti individuāli un arī no visiem tiem apstākļiem. Bet faktiski šī stratēģija, mēs par to esam jau pieminējuši, ka ir, ka mēs esam mācāmi un ar kaut kādu laiku mēs ieraugam, ka ir citi cilvēki apkārt, kuriem mēs kaut kādā veidā varam palīdzēt un, un kļūt, teiksim, viņu mācītāji. Un tas arī mūs gan disciplinē, gan palīdz atkal mums augt. Nu, ja? Tā, tā tam vienkārši, Nu, jā, es jā, arī domāju, ka man tā vīzija un arī tā gribēšana un doma arī ir, kad es domāju, ka sākumā ar Fjodoru kopā, kad Dievs dos, kad piestādīs kādu cilvēku, ko respektīvi viņš kaut kur atradīs, kam būs vajadzīgs kaut kas, kaut kāda grupiņa, jo Krievijā, cik es saprotu, līdz ar to pareizticību, tur, tur nav tik viegli. Nu, ir tur grupiņas, bet arī tur var būt tāda vairāk propagandiskas nekā, nu, teiksim, tādas, kā teikt, pareizi vērstas. Un man tas jau sen tāda ir, bet es lūdzu Dievu pēc pareizā laika un pēc jā, pareiziem cilvēkiem. Bet, kad tas notiks, es esmu gatavs, un es jau viņam to teicu. Un viņš jau arī nopirka mikrofonu un tur kameru un ir arī gatavs. Bet es saku, nu, kad tev Dievs sūtīs cilvēku, un nu, jo viņš jau iet un kādam stāsta, bet es saku, bet viņš saka, nu, es kādam tur draugiem stāstu un tā, bet nu, viņi tur vairāk tādi ir skeptiski. Es saku, nu, tas jau neko nenozīmē. Vienreiz tu pieeisi pie kāda cilvēka, un tas būs tas īstais, kam tieši tajā mirklī to arī vajadzēs, un tev tikai būs jāpasaka, jā, mums ir tāda iespēja parunāties, un tas jā, arī notiks. Tā kā nu, par to es lūdzu Dievu un ceru, kad mēs būsim gatavi, tad arī viss notiks. Tā kā virzība jā, ir skaidra. jā. Es, es pašā sākumā, nu negluži pašā, cik tur, es nezinu, bija varbūt 2 gadus, ja cik, nu, draudzē vai vēl, nu, pavisam vēl zaļāks nekā tagad. Nu, es vienkārši draudzē pie grāmatu galda. Bija kāds tur puisis, tur grozījās, es viņu tā īpaši nebiju redzējis. Nē, nu, bet jā, vienam draudzē pie grāmatu galda. Uh, Uzaicināja viņu uz Bībeles studijām. Nu, cilvēks interesējās par kristīgo literatūru, es viņu uzaicināju uz Bībeles studijām. Un, un tajā apmēram pašā laikā pilsētā uz ielas pie Krišnaitu galdiņa, kur viņi bija izlikuši savu literatūru. Tur arī viens puisis grozījās, un es viņam teicu, mazliet viņi tur pārmiem kaut kādas frāzes, un es viņam teicu, bet varbūt tu gribi Bībeli pastudēt. Un viņš teica, nu, tā kā varētu, jā. Es, nu, varbūt kopīgi to mēģināsim. Nu, un tā. Un tam, kuram es piedāvāju uz ielas, viņš ar sievu atnāca un skaties, mēs jau bijām 4 cilvēki. Nu, un pa brīžiem tur tā mainījās, faktiski tie 4 mēs tādā sastāvā, nu, palikām tur vairākus gadus. Bet, nu, tur vēl kāda nāca klāt, un tā grupiņa tur auga.
Nu, tā visādi tur bija. Uh, un man tas redzējums vēl bija tāds ļoti, ļoti daļējs par tām mājas grupiņām. Detalizētāks un saprotamāks, kas tas ir, un ka tās tāds pastāvīgs, faktiski mājas draudzes. Nu, vienalga, vai tur ir 5 cilvēki bet, nu, uz kaut kādu laiku jau jāaug, tad vai 10 vai cik, un tad viņiem tā kā ir jāvairojās, jāsāk kāda cita grupiņa. Nu, tālūk, un tā tālāk. Tā kā es ticu, ka tā ir stratēģija. Protams, ka tas ir labi, ka ir arī tāda lielākas draudzes konteksts, un tad ir iespējams arī kaut kādas citas, jo nu, teiksim, kā konkrētai piemēru teici par nometnēm, vai tur vēl nu, kaut kāda cita kalpošana. Kur, teiksim, mazai grupiņai tas būtu baigi grūti, tur, pieņemsim, 10 cilvēkiem kaut ko tur baigi lielos sarīkot un pastāvīgi uzturēt, ja. Gan tīri finansiāli, gan tur vēl dažādi aspekti dēļ, bet tik un tā arī, nu, maza grupiņa, ja viņi ir aktīvi, viņi var diezgan daudz. Cik mēs tur bijām, arī tāda šūniņa Siguldā. O, es neatceros kaut kādi, nu, aptuveni, teiksim tā, 6 cilvēki. Aptuveni. Uh, plus mīnus 5, 6, kaut kā tā. Nu, un mēs varējām sarīkot teātru uzvedumu, kurā piedalījās ap 30 cilvēki. Nu, respektīvi, nu, tas tās projekts ir viens kristīgs projekts, Igauni to vada, ir tur tāda labi ekipēta teātra uzvedums, bet viņi brauc pa dažādām draudzēm, un tās draudzes sarīko uz vietas to teātra uzvedumu, un tur ir diezgan daudz dalībnieku, un viņas tā diezgan, nu, tādā labā līmenī. Un mēs varējām, neliela grupiņa, to izdarīt. Nu, nevien paši, protams, ka viena no mūsu grupiņas bija skolotāja, strādāja skolā, un līdz ar to mēs varējām skolas zālē to sarīkot. Un tā kā viņi pazina daudzus jauniešu skolniekus, un tad mums bija nu, tie dalībnieki, aktieri diezgan liels pulks. Mēs paši vēl kaut kādu, laikam, paziņas kaut kādu uzaicinājām tur. Nu, līdz ar to tad, nu tā. Tā kā arī neliela grupiņa var diezgan daudz ko izdarīt. Un tā kā galvenais, lai. Bet, protams, kad ir arī tādas vairākas grupiņas, teiksim, vienā tur ir 8, citā tur ir 5, citā varbūt ir 16. Un, ja viņi sanāk kopā, tad jau tās iespējas ir daudz lielākas. Bet ir svarīgi, ka viņi visi iet uz to, ka viņi ir darbinieki, ka viņi ir kopā ar Dievu kaut ko dara. Viņi mācās, jā, viņi tik un tā nav sasnieguši, viņi ir tikai mācekļi, ir tikai ceļā, bet ir kaut ko dara. No vienalga, vai dzied korī, vai ir klapē bungas, vai nezinu, ir tā vai citādi kaut kāds kalpotājs, kaut ko dara. Cits varbūt tur pie aparatūras vai vēl kaut kur, bet ir tā. Ir tā, ka svarīgi, lai tas ir tāds apzināts process, un ka tur viņi saprot, ka viņi ir vajadzīgi un ka viņi var ņemt iekšā kaut kā dalību. Jo, diemžēl tā, tā veidojas, ka ir kādās draudzēs tur kāda tikai, nu, teiksim, tā nāk tā kā noklausīties. Protams, ka tur arī tā ir sava daļa no tā visa, bet nu,
Un, ja tu esi pavisam jauns, tad iespējams, ka tas ir jau ļoti daudz. Ja es uzrausies uz kaut kādu tur pakāpieniņu, ja, un tu jau kaut ko regulāri dari, bet tas ir tikai pats sākumiņš. Nu, tā tas ir. Un, protams, ka visam tajām ir daudz šķautņu, ko mēs runājam. Tur tā ir gan rakstura lietas, gan tavs darbs, karjera, ģimene, tā kā dāvanas, un tas pats būtiskākais attiecības ar dzīvo Dievu. Un tad tas viss ir tāds, tad jau krietni interesantāks process. Lai Dievs dod šo uguni. Nu, izskatās, ka Kaspars mums šodien tā arī nepievienosies, un laikam neviens cits arī kaut kā mūs ir, mēs esam pamazinājušies, bet tas nav periodiski bijuši, laikam pēc vairākas reizes mēs esam divi tā bijuši tikai, vai ne? Jā, jāuzmundrina meitenes, nu tā Evija kaut kā, faktiski pavasarī, diezgan, līdz pavasarim kaut kā regulāri nāca, tad bija ilgs pārtraukums, vienreiz parādījās un atkal nav tā bišķiņa atslāgusi. Bet, nu, ja viņi darbojās draudzē vai tur vēl kaut kur, tad paldies Dievam. Nav nekāda problēma. Mēs neesam pasaules maba, bet, nu, ja tas ir tā kristīgais tāds līmeņi, nu, tāda deksme ir samazinājusies, tas ir nāvējoši. Un tas notiek, ka, ja nu, tev tur ģimenē vajag tur vairāk, tu vari uz dievkalpojumu neaiziet, nu, nepaklausies, nepalasi, nepalūdzi vienu dienu, divas, pēc tam vēl trīs un tā tālāk. Un tas viss no tevis tā attālinās un tu kļūst ar vien vairāk ar pasauli piepildīs tām lietām, un tu domā, ja es taču Dievam turpinu ticēt, es ticu, ka ir Dievs, ka esmu glābts, ka esmu kristietis, ticu Jēzum Kristum, bet tā reāla ticības vairs nav. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir miris, nē, bet tas, ka izdarot kaut kādus lēmumus, tas pirmais nebūs pajautāt Dievam. Un tie spēki, nu, spēks kaut ko pārvarēt, tādas krīzes un vēl lietas, viņam garīgi spēki nebūs. Protams, ka bieži gadās tā, ka cilvēks tā lēnām atšļūts, viņš kaut kur tur iekrīt, jo nomaldījušās aitiņas vilki ātri atrod un sāk plosīt, un tad tā aitiņa sāk brēkt uz Dievu. Bet dažreiz viņas ir tik nomaldījušās, ka vairs pat nesauc Dievu palīgā. Tad ir bēdīgāk. Nu, jā. Nu, bet ir visādi. Labi, mēs varētu lūgt Dievu. Man te pirms kaut kāda brītiņa meita zvanīja. Tu mazliet padomā, varbūt vēl kaut kāda lieta, par ko mēs varētu šovakar parunāties. Es piedodu, es atzvanīšu, labi?
Nu, tā kaut kā neizdevās sazvanīties, bet nu labi, atvaino, ka es izskrēju uz brīdi no istabas. Nekas traks, kas traks. Jā. Varbūt Vai kaut kas steidzīgs vai kas. nu, kaut kas viņa no darba tur zvanīja viņai kaut ko, bet it kā, es nezinu, kas tur tieši. Vai ir kaut kas vēl tāds pārunājams Nē, šobrīd? mēs varētu īstenībā pielūgt, un, ja tev arī tur pēc tam pazvanīsi, varētu pielūgt un beigt šodien. Jā. Nu, ir tā, ka ir kaut kādas lietas visu laiku vajag atsvaidzināt. Nu, teiksim, par savu identitāti, kas es esmu, nekas viss skaidrs. Ja? Nu, tās, protams, pamatlietas tā kā nemainās, ka esmu cilvēks, ja? Dieva bērns, ka esmu baltādains vīrietis, latvietis. Nu, vēl kaut kādas tādas lietas, kuras tā kā ir pamatā. Bet nu, ir kādas, kuras ir tādas maināmās. Ir maināmās, un gan mans tur stāvoklis, gan tad, kā es sevi redzu, nu, pieņemsim tur, runājot par darbu, par kaut kādu kalpošanu, par vēl kaut kādām lietām. Un tās ir tādas lietas, kas ir maināmas. Un vēl es tā, ka dažreiz nu, tāds apjukums kaut kā var iestāties, un viņš pēc tam pazaudē to fokusu. Ja viņš var turēt savus mērķus un spoļus virzos. Protams, ka dažādās sfērās viņi ir. Gan tur var būt veselība, gan tur karjera, audzēšana. Un tad, ko es daru, lai uz to virzītos? Man, protams, ir lietas tāpat. Un es domāju, redzēt, tad, kad iesauc armijā, un šobrīd ir vēl joprojām tā kā, nu, iztēlē, tad nosauksim tā, redzēt, ka eņģeļi pūt caures, un ir iesaukumi. Dieva armija. Protams, nav tikai šodienas, un rītdien vēl nebeigties. Tas iesaukums ir kādu laiku. Vēl pagājušā gadsimta beigās ir Rika Džoinera grāmata, kas man tā uzrunāja. Tas saucās pēdējais izaicinājums, ja pēdējais aicinājums. Bet tā doma, ka tā pēdējais iesaukums Dieva armijā. Man redz, ka tas tiek iesaukt armijā, tad tu saproti, ka tur un tur konkrētajā karaspēka daļā nav tā kā viņas ir esmu lidotājs vai esmu tankists vai vienkārši papīrs vai vēl kaut kas tāds. Jau sāk saprast, kurā armijas daļā tas iesaukts. Un pašā sākumā, ja tev iedod formu, ka to čekotēji, un pēc tam, kas apmācīts, ir ierindas mācības, ir dažāda veida fiziskā sagatavošanās, šaušana, tur un vēl dažādas citas, nu, vajadzīgās disciplīnas, lai tu būtu karavīrs. Nu, un ja pie to augstu tajā visā, tad tās kļūt par tādu arī komandējošu sākuma, tad tu esi apmācīts tajā. Un faktiski, tas pirmais līmenis ir kristiešiem, kad viņi mācās tās pamatlietas, kas ir Dievs, kas ir Bībele, kas ir lūgšana, kas ir grēks, kas ir pazušana, kas ir jēga, kas ir glābšana, kas ir draudze, tāpat lūgšana, kas ir kristība, ūdens kristība, kristība svētajā garā, svētajā garā dāvanas, un daudz kristība tā kā pamatlietiņas. Mēs mācāmies, lai funkcionētu draudzē.
Bet ar laiku, tu esi tajā jau tā kā ne tikai uzzinājis, bet arī funkcionē. Tad jau valstībā ir, nu, ir maz svarīgi, ko tu zini. Svarīgi, iekš kā tu funkcionē, jo tikai tas ir īsts, kas darbojas tavā dzīvē. Ne tikai to, ko tu runā, bet kas reāli ir. Un tad tu ej uz tādu vadītāju skolu, lai tu mācies par raksturu, tu mācies par sirds attieksmi, par vadīšanu, un, un daudz arī tās vecās lietas citā līmenī, par lūkšanu, aizlūkšanu, slavēšanu un daudzām citām lietām, lai tu būtu spējīgs vadīt citus un redzēt šo redzējumu par draugu, stratēģiju, atpazīt savas dāvanas un tas, kurā vietā tev ir jābūt. Nu, tālūk tas redzējums ir. Jā, un arī, un tas iet arī tajā plāksnē, ka tu iepazīsti tevi, iepazīsti, lai saprastu, kas tavs stiprās puses, kas tavs negatīvās īpašības, kā to stiprināt stiprās, apgūt tās, kuras tev īsti nedarbojas, kas tās sfēras, kuras tu krīti cauri, kā to labot, kā to mainīt. Tā, nu tā ainī, tā kā dzīve nav nemaz tik garlaicīga. Un visā tajā kontekstā, ka tu kaut ko dari. Nu jā, un ir kaut kādas lietas, kuras mēs varbūt iedomājamies paši par sevi saprotams, kāds viņas ir. Bet kas būtībā var būt, ka nemaz Dievs tā negrib, lai mēs tajā dzīvotu, vai tajā vietā, tajos apstākļos, tajā identitātē, jo Dievs var visu. Un dažreiz mēs kaut ko darām, domājam, ka tā tam ir jābūt. Bet var gadīties, ka tas tāds ar kaut ko labi prasīt Dievu. Ko tur ir, ko man jāuzdāk, ko tu saki, nāvi. Kas ir tās lietas, ko es neredzu? Kas mums šodienas tāda? Ir kaut kāda varbūt jautājuma. Kas no šodienas runātā jautājuma? Es turpmāk pagaidām palicis. Nu jā, nu šodienas tas, ka svarīgi ir nesēdēt uz tā viena pakāpiena, kad es arī tā padomāju, ka tu tos pakāpienus arī nevari pārlikt īstenībā. Tā kā tev jau nav, tev jāiet no viena uz otru, pēc tam uz nākošo un tad uz nākošo. Un tā kā vai nu tu paliksi uz vietas, vai nu tu pakāpsies vienu pakāpienu augstāk. Un pats galvenais, kad viss ir atkarīgs no tavas darbības, nevis bezdarbības. Un tā kā, jā, darbība šeit ir pats galvenais atslēgas vārds. Un tas ir arī tas, ko es paņemšu, un kas tā arī nostiprinājies manī. Paldies! Jā, un es runāju, es taču nedomājos. Jā, par to darbību. Interesanti arī, ka tur, nu, kā es jau teicu, tur, kad tās kāpnes zīmē, tur parasti nav roku pausta. Tev jāatbalstās vai nu ticībā, uz Dievu. Un tu nevar no tām kāpnēm,
respektīvi, viņas nav briesmīgi šauras, bet viņas nav arī milzīgi platas. Un tas arī nav tā kā eskalātors, kurš tu uzkāp uz pakāpienu, un viņš vienkārši ved tev augstāk, tā kā universāla veikalā vai vēl kaut ko. Bet tev pašam ir jārāpjas, tā kā tu teici, darbība. Un ja tu aizēji kaut kur garām, tu vari novelties lejā. Un vēl es padomāju, tu jau vari palikt uz tā pakāpienu, jo faktiski, nu, kāpnes jau parasti zīmē, ka nu, pakāpieni nav pārāk plati, bet dzīvē viņš var būt plats. Tu esi tajā, un tev tas patīk. Bet faktiski, ja tu esi uz vietas, tad ir tāda tendence, ka tu lēnām grimst atpakaļ. Ir stāsts kā tajā pasakā Alisa brīnum zemē. Tur ir teikts, ka, ja tu gribi būt uz vietas, tev ir jāiet. Bet, ja tu gribi tikt uz priekšu, tev ir jāskrien no visu spēku. Tas ir tāds jocīgs izteikums, bet īstenībā tas tā ir. Jo ir jāpieliek pūle, ir kaut kas ir jādara, lai tu vienkārši uzturētu sevi garīgajā līmenī. Ja tu neko nedari, tad tu šļūc uz leju. Un īstenībā pa tiem pakāpieniem var nošļūt uz leju. Viņi liekas, tu uzkāpi, tu vari tur tajā sēdēt, dzīvot un tā tālāk, bet patiesībā, ja tu tajā tā pakāpienu nemaz neko nekusties, neko nedari, tad tu nobrauc garīgajā ziņā uz leju. Jo mēs iepriekš pieminēju, ka, ja tu piepildies ar pasauli un tev vairāk nav laika ne lūgt, ne bībeli lasīt, ne ar kristiešiem komunicēt, es nemaz nerunāju par kaut kādu kalpošanu, tad tu 100 punkti tu šļūc uz leju. Šļūc uz leju, un, protams, tas nozīmē uzreiz, ka tu pazaudē pestīšanu. To es tā nedomāju, bet īstenībā tu neesi ar Kristu. Jo būt ar viņu ir būt, respektīvi viņš ir vārds. Tad tev jābūt vārdā un viņa vārdam jābūt tevī. Jo tas tev nav, tu esi atpirkts no vārda. Tevī dzīvo citi vārdi. Tā kā pa tiem pakāpieniem ir, lai paliktu uz vietas, tev kaut kas ir jādara. Bet, lai tiktu uz augšu, ir jāiet dziļāk un augstāk attiecībās un kā tu teici, darbībā. Ne tikai tādā teorētiskā paklausīties, kas ir vajadzīgi, bet tas nav vienīgais, kas ir nepieciešams mūsu izaugsmē.